Kādā pusē vispār ir Progresīvo partija un aizsardzības ministrs, kad viņi uzskata, ka Latvija agri vai vēl atzīs Palestīnas tiesības? Es varu atgādināt mūsu aizsardzības ministram, ka Krievija ir agresoru valsts, kuras strateģiskais partners ir Palestīna, Hamas, teroristi, un kad visi mūsu strateģiskie partneri, tā skaitā Amerikas Savienotās valstis, ir Izraēlas pusē, mūsu partija Progresīvie, kuri atrodas valdošā koalīcijā, kad visa mūsu valsts un visi mūsu partneri ir pret Krieviju un pret Hamas, pret Palestīnu, viņi ir par Palestīnu. Es atkārtošu savu jautājumu, kādā pusē vispār ir Progresīvie un viņu progresīvā politika ar viņu aizsardzības ministru. Un nākamais jautājums, kāpēc jums liekas, kāpēc Amerika vairs nepalīdz mūs finansiāli un strateģiski? Varbūt viņi paskatījās uz tādiem progresīviem, varbūt viņi paskatījās uz mūsu aizsardzības ministru, varbūt tāpēc mums ir problēmas ar aizsardzību, tāpēc kā pat mūsu aizsardzības ministrs ir Palestīnas pusē. Ko jūs domājat par šo? Lūdzu, padalieties komentārā.